Sadarbojoties 3 lielākajām lauksaimnieku organizācijām - Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijai, Zemnieku saeimai un Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomei, 22. maijā Rīgā pie ministru kabineta tika atklāta dārzeņu dobe. Kā skaidro akcijas organizatori, šī dārzeņu dobe simbolizē, ka arī pilsētnieki, valsts pārvaldes darbinieki un politiķi solidarizējas ar lauksaimniekiem viņu cīņā par vienlīdzīgiem Eiropas Savienības tiešmaksājumiem. Šī ideja pie ministru kabineta stādīt dārzeņus un lauku puķes, tā ir nākusi no lauksaimnieku organizācijām. Ar to lauksaimnieku organizācijas gribēja pievērst arī pilsētas cilvēku uzmanību tam, ka šis gads izšķirsies, kāda lauksaimniecības tiešmaksājuma būs no 14. līdz 20. gadam. Šobrīd mēs nevaram būt apmierināti pie 54% Eiropas Savienības vidējā, un ministrija, valdība kopā ar lauksaimnieku organizāciju. Mēs kopā šī gada laikā strādāsim, lai Latvijas lauksaimnieki saņemtu vairāk nekā 54% no vidējā. Tā kā es domāju, ka šie salāti, kāposti un citi dārzeņi atgādinās, ka mums ir stipri lauksaimnieki, un ceru, ka pilsētas iedzīvotāji ejot garām paskatīsies, padomās, kāpēc šeit ir vietas, nevis ziedi. Tā kā vēlreiz milzīgs paldies lauksaimnieku organizācijām par izdomu un par norganizēšanu. Mūsu mērķis ir pievērst ne tikai laukiedzīvotāju, bet arī pilsētnieku uzmanību mūsu problēmām laukos. Piemēram, mēs šajā brīdī Baltijas valsts kopā esam sagatavojuši petīciju, kur iesniegsim Briselē jūlija beigās, un mēs aicinām parakstīties visus, ne tikai lauku iedzīvotājus, pilsētniekus, mazo pilsētu, lielo pilsētu, rīdzinieks, kur vispār varbūt neizbrauc ārpus Rīgas, jo galu galā visi Latvijas iedzīvotāji uzturā lieto Latvijā ražots produkts. Vairāk vai mazāk, bet Lietuvā. Un ja mēs parakstīsim petīciju, ja mēs izcīnīsim lielāks maksājums, tad mēs varēsim vairāk par labākām cenām šos produktus lietot ikdienā. Un to jau grib katrs Latvijas iedzīvotājs. Tagad, it īpaši pavasarī, kad jūs aiziet kaut kur uz tirgu, jūs vienmēr prasiet, vai šie Latvijas gurķīši, vai šīs Latvijas zemenes būs godīgāk maksājumi, būs arvien vairāk un labāki Latvijas produkti. Kopumā dobē iestādīti 580 dažādi dārzeņi – salāti, dekoratīvie kāposti, puravi, baziliks, kāršu pupas, kartupeļu, kukurūza un citi, kā arī 150 dažādi ziedi, 6 mēliņi un 6 dzērveņu krūmi.